Jā, tātad mēs turpinām mūsu 3 dienu lekciju ciklu ar noslēdzošo lekciju. Un tātad, ko mēs jau esam apguvuši šo dienu laikā, pirmajā dienā mēs runājām par nervu sistēmu un kāpēc ir būtiski saprast un izzināt, iemācīties nervu sistēmas regulēšanu, lai mēs efektīvā veidā varam regulēt emocijas. Tad otrajā dienā mēs runājām, kāpēc mēs tiekam triggeroti caur dažādiem piemēriem, jo triggers vienmēr norāda uz pagātnes ievainojumu. Un tad šodien mēs praktiskākā veidā paskatīsimies, ko darīt mirkļos, kad mēs tiekam triggerotas. Un, jā, ja kāds no jums nav redzējuši vai piedalījušās vai nav redzējuši vēl pirmās, otrās dienas lekciju, tad ir pieejami ieraksti. Un tad es atgādināšu arī par konkursiem. Pirmais konkurss ir spēkā šovakar vēl, un otrais konkurss ir spēkā līdz svētdienas vakaram, 10:30 vakarā. Un pirmais konkurss ir tātad tās, kuras piedalās tiešsaistē Zoom, ir iespēja laimēt bezmaksas individuālo nodarbību ar mani, lai palīdzētu sadziedēt kādu patērnu reakciju. Un tad to sakot, es arī uztaisīšu screenshotiņu ar dalībnieču vārdiem šobrīd. Tā kā, ja kādai šajā brīdī nav uzvārds pierakstīts, un tu arī gribi piedalīties šajā konkursā, kur var laimēt bezmaksas individuālo nodarbību ar mani, tad lūdzu pieraksti arī šajā brīdī arī savu uzvārdu. Tur, kur ir Zoom vārds rādās, to var izdarīt. Tad, kad uziet uz dalībnieku sarakstu un sameklē savu vārdiņu, un tad nospied tur more, un tad tur var atrast rename. Un arī pierakstīt uzvārdiņu, ja vēlies piedalīties šajā konkursā. Nu tā. Jā, tad varbūt kamēr kāds vēl pierakst uzvārdus, kurus grib pierakstīt uzvārdus, tad es tikmēr uztaisīšu, nevis uztaisīšu, bet izstāstīšu par otro konkursu, un tad uztaisīšu screenshotu ar dalībnieču vārdiem. Jā, un tad otrais konkursiņš ir, kad nopausto savā storijā, kā tu skaties šo lekciju, vai dzīvajā, vai ierakstā. Tā, ka tu vari nofotografēt, kad tu skaties, vari uztaisīt screenshottiņu, ja tu skaties caur telefonu, vienkārši uztaisīt screenshottiņu kādam no lekciju slaidiem, kas būs. Un ieliec Instagramā storijā un ietago mani Instagramā pilnveidojies punkts kopā punkts ar Laini. Un es tad izlozēšu 3 uzvarētājas, kas iegūs kursu iekšējais miers, kas ir tiešsaistes kurs, kas arī tad palīdz ar nervu sistēmas regulēšanu, nomierināšanu, lai pārvaldītu trauksmi, stresu, iemācītos veselīgā veidā pārvaldīt savas emocijas, apgūt emocionālo stabilitāti un tā tālāk. Un tātad šis konkurss par storiju nopaustošanu, tas ir spēkā līdz svētdienas vakaram, un tad arī tās, kas skatās ierakstu, arī var paspēt piedalīties konkursā. Un tad to sakot, es tagad uztaisīšu screenshotiņus ar dalībnieču vārdiem priekš mūsu pirmā konkursa. Un tātad, kā es tikko minēju iepriekšējās dienās, kad vienas dienas dalība dod 1 punktu, 2 dienu dalība dod 2 punktus, un 3 dienu dalība dod 4 punktus. Un jo vairāk punkti, jo vairāk, tā saucamās loterijas biļetes ir iespējas uzvarēt. Un tad, to sakot, mēs arī ķersimies tātad pie mūsu šīs dienas tēmas, un varbūt kuras ir pievienojušās tikai uz šo lekciju, kas nav bijuši iepriekšējās reizītes, tad es tātad esmu holistiskas personīgās izaugsmes trenere, kas nozīmē, ka es strādāju gan ar prātu, gan ar ķermeni, tādā ziņā, kad mēs strādājam ar nervu sistēmu, jo tas ir pamats, kā mēs pirmajā lekcijā runājām, tas ir tas, kas nosaka mūsu nervu sistēmas stāvoklis, nosaka, kādas ir mūsu sajūtas, emocijas, domas, reakcijas, uzvedība, kā mēs redzam pasauli un sevi šajā brīdī, konkrētajā brīdī. Un esmu somatisko terapiju praktiķe, esmu profesionāli apgūst un turpinu apgūt metodus, ko ir veidojuši tādi pasaulē pazīstami traumu eksperti kā doktors Gabors Matē, doktors Peter Levine, Bessel, Van der Kolk. Un tad šodien mēs tādu runājam par trešo tēmu, ko darīt mirkļos, kad mēs tiekam triggerotas. Un drusciņi iesākumam arī atkārtojums no otrās dienas lekcijas, no vakardienas. Tātad vakardien mēs runājām par to, ka
Tad, kad mums ir nesadziedēti iekšējā bērna ievainojumi, tas ir neizrisinātas traumas un nesadziedētas sāpes un emocijas. Un vienkārši, kā jau es minēju iesākumā, tad tas, kas notiekās bērnībā, mūs vienkārši ietekmē vairāk nekā tas, kas notiekās, tad, kad mēs esam pieaugušie. Nu, bet bērnībā notiekošais var mūs traumatizēt vairāk, it īpaši izteikti jutīgos cilvēkus. Un tāpēc, ja mums ir nesadziedēti iekšējā bērna ievainojumi, tad mēs tiksim daudz vairāk triggerotas. Un tas ir tas, ko var teikt, ka tajos brīžos, ka pagātne ir dzīva tagadnē, un tajos brīžos mums ir tā kā filtrs uz acīm. Mēs pirmajā lekcijā runājām par šo filtru, ko nosaka mūsu nervu sistēmas stāvoklis tajā konkrētajā brīdī. Un caur šo filtru, automātisko filtru, mēs jūtamies un redzam situāciju, kā šie 3-gadīgie vai 7-gadīgie bērni, kas tika pieredzējuši tādas līdzīgas sajūta, emociju ziņā līdzīgas situācijas. Un arī mūsu nesadziedētais iekšējais bērns pievelkās pie līdzīgām situācijām un cilvēkiem, kas ir pazīstams no bērnības, liekot mums neapzinātā veidā atkārtot bērnības patērnus ģimenē. Līdz, protams, mēs sākam strādāt ar sevi, sadziedējam šīs bērnības traumas un emocijas, un tad līdz ar to arī mēs varam tā teikt, laust to ciklu, kas varbūt bieži vien ir vilcies līdz pa paudzēm. Viena paudze nodevusi nākamai, nākamā paudze nodevusi nākamai un tā tālāk. Un arī mēs vakardien beigās runājām par to, kā mūsu citos cilvēkos bieži vien triggerē tas, ko mēs neesam pieņēmuši sevī. Un kaut kas, ko es neadresēju vakardien tajā sakarā, bet ko es iedomājos, kad es arī gribētu uzsvērt šodien, ir, ka ja mēs iemācītos sniegt sev to iejūtību, mīlestību, pieņemšanu, ko mēs sagaidām no citiem cilvēkiem, ir tīpaši intīmās attiecībās, kam dēļ bieži vien rodās pārpratumi un konflikti intīmās attiecībās, jo mēs kaut ko sagaidām no otra, ko otrs nespēja dot, un mēs pat nemākam to īsti nokomunicēt. Ja mēs iemācītos sniegt sev to iejūtību, mīlestību, ko mēs sagaidām no citiem, tad mums būtu vieglāk arī tajos brīžos, kad otrs nesniedz to tajā brīdī. Ja. Protams, situācijas ir dažādas, un šeit es nerunāju gluži par to, ka ja otrs cilvēks ir konkrēti tāds neapzināts un egoistisks un, principā, varētu teikt, narcisistisks, kas konkrēti patstāvīgi visu laiku neapzinās, kā tas, ko viņš dara, ietekmē otru cilvēku. Šeit es runāju par daudz maz arī apzinātu cilvēku pretīm, bet jā, kad mēs nevaram uzlikt otram cilvēkam to slogu, tā teikt, sadekterēt mūsu iekšējā bērna ievainojumus, jo gal galā tas, kas mūs tik bieži vien triggerē, tiešām ir tas, ko mēs neesam saņēmuši bērnībā, kad mums ir šis iztrūkums, kaut kas, ko mēs netikām saņēmuši bērnībā, mūsu emocionālo vajadzību apmierinājumu. Tā kā, un piemēram, ja mēs runājam par to pašu emocionālo nepieejamību, tad, teiksim, piemēram, cilvēkam ar trauksmēno piesaisti triggerē, viņš vai viņa piesaistās pie cilvēka, kas ir emocionāli nepieejams, un tad cilvēkam ar trauksmēno piesaisti triggerē tas cilvēks, kam ir emocionālā nepieejamība. Bet viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc triggero tas cilvēks, kam ir emocionālā nepieejamība, jo tas cilvēks ar trauksmēno piesaisti ir pats sev emocionāli nepieejams. Tā kā ir tik daudz tās visas sajūtas, emocijas, traumas, viss kaut kas, kas ir uzkrājies, un cilvēkam ar trauksmēno piesaisti ir tendence meklēt šo emociju regulēšanu pie otra cilvēka, sagaidīt, kad otrs cilvēks regulēs tās emocijas. Bet, kad cilvēks ar trauksmēno piesaisti iemācās sniegt sev to iejūtību, mīlestību, pieņemšanu, un līdz ar to tādā veidā sadekterē savu trauksmēno piesaisti un ir vairāk ar drošu piesaisti, tad arī tas cilvēks, kam ir emocionālā nepieejamība, tad nebūs tik ļoti triggerojoši. Ja arī to situāciju varēs saredzēt skaidrāk un saprast, ok, ja tas cilvēks tiešām ir tāds, kas nemainās, vai es esmu gatava, vai es esmu gatavs ar tādu cilvēku būt kopā. Situācijas ir dažādas, šie ir vienkārši kādi aptuveni ietvari, bet, protams, katra situācija ir dažāda. Un
Jā, un tad, tātad, ko darīt mirkļos, kad mēs tiekam triggerotas? Šī būs tādi trīs salīdzinoši vienkārši soļi, bet mans darbs ar klientiem, gan individuālajās, gan grupu programmās, liecina, ir licis novērot un saprast, ka, diemžēl, lielā daļā gadījumu mēs šos vienkāršos soļus nepielietojam, tā kā mēs par tiem parunāsimies. Un pirmkārt, jā, pirmais solis ir, kad mēs vispār pamanām, kas notiek ar mums. Jā, jo kā es minēju iesākumā, tad mums ir šī tendence meklēt to, mm, to cēloni ārpus mums, kamdēļ mēs tā jūtamies šajā brīdī. Tā automātiski meklē to cēloni ārpus mums, kas ir tas, ko otrs cilvēks ir izdarījis vai nav izdarījis. Bet tas pirmais solis ir tiešām pamanīt, okay, kas tad notiek manī, kas notiek ar mani, ko es jūtu šajā brīdī. Un konkrēti, kas tad notiek manā ķermenī, kādas sajūtas es jūtu un kurā vietā ķermenī es jūtu. Jo tad, jā, mēs tikām runājušas pirmajā lekcijā par to, kā mūsu nervu sistēmas stāvoklis nosaka to, kādas sajūtas, emocijas mēs jūtam, un tas attiecīgi nosaka, kādas ir mūsu domas, un tām sajūtām, emocijām ir piesaistīts noteiktas domas, domāšanas patērni, stāsti par to, kā mēs redzam sevi un pasauli, kādi limitējoši uzskati par sevi. Un, ja mēs vienkārši pamanām tikai tās domas, labi, ir šīs domas, tu pamani, bet tur var iekrist arī tajā, tā teikt, slazdā, ka tu esi ar tām domām, un tev ir grūti izkļūt no tām domām. Tu turpini domāt un virpināt tās domas, un tās domas rada vēl vairāk tādas pašas sajūtas un emocijas ķermenī, un tu tikai jūties vēl vairāk tāpatās, un tev tā kā ir grūti izkļūt no tā cikla. Tāpēc tā atslēga ir pamanīt, kas tad notiek ķermenī, kādas sajūtas un kurā vietā ķermenī. Un, jā, un kā tas mums palīdz tajā konkrētajā brīdī ir, kā mēs runājām kā mēs runājām pirmajā lekcijā, tad, kad mēs tiekam triggerotas, nervu sistēma un mūsu emocionālās izdzīvošanas smadzenes ir kaut ko saskatījuši kā draudu, vai reāli, vai pieņemtu draudu, tad mums ir mazāk piekļuvis mūsu racionālajām smadzeņu daļām. Un šī pamanīšana, tas, ko sauc par interocepcijas prasmi, jeb somatisko apzinātību, ka mēs pamanām, kas notiek ķermenī, kādas sajūtas un kurā vietā, tas palīdz iesaistīt un atgriezt, tā teikt, online tās racionālās smadzeņu daļas, lai mēs arī skaidrāk varam, vai vairāk sevi regulēt un arī situāciju skaidrāk saredzēt. Ir tātad šis mediālais prefrontālais korteks, kas ir daļa no mūsu neokorteksa, tām racionālajām smadzeņu daļām. Un šis mediālais prefrontālais korteks, tas saņem informāciju tad, kad mēs pamanām tās ķermeniskās sajūtas, kas notiek ķermenī, tad tā informācija tiek apstrādāta caur mediālo prefrontālo korteksu, kas ir vienīgā daļa mūsu racionālajās smadzeņu daļās, kam ir komunikācija tad tajā brīdī, tādos stresa brīžos, kam ir komunikācija un kas var ietekmēt to, kas notiek mūsu emocionālajās un izdzīvošanas smadzenēs. Tāda šī amigdala, kas var ietekmēt šo amigdalu. Tas nozīmē, ka pamanot, kas notiek ar sajūtām mūsu ķermenī, kad mēs esam triggerotas, tad tas ir efektīvākais veids, kā mēs varam, pirmais solis no tā efektīvākā veida, kā mēs varam regulēt sevi tajā brīdī un sākt atgriezt savu racionālo domāšanu online un sākt nomierināt šīs mūsu emocionālās un izdzīvošanas smadzeņu daļas. Un šo prasmi tā tad sauc par interocepciju, interoceptīvā jeb somatiskā apzinātība. Un šī interocepcijas prasme, kas ir kas ir, principā, var teikt, tā ir viena no mūsu maņām, tā kā ir redze, dzirde, oža, tausta un tā tālāk, tad ir šī maņa, ka mēs pamanām šī apzinātība, ka mēs varam pamanīt, kas notiek mūsu ķermenī. Kur ir saspringums, kas notiek ar elpošanu,
Šī introcepcijas prasme arī ir, ka mēs pamanām, kaut vai tas, jā, ka mēs pamanām, ok, man slāpst, mēs padzeramies, man vajag uz labierīcībām, es aizēju uz labierīcībām, tad tāpat tās arī emocionālā ziņā mēs pamanām, ok, kādas sajūtas ir manā ķermenī, un līdz ar to mums arī ir šī informācija, ok, kas man šobrīd ir vajadzīgs, lai atgrieztu homeostāzi nervu sistēmā. Un tā tad, jā, šī introcepcija ir ļoti daudz pētīta pēdējos gados neirozinātnē, un pētījumi pierāda, ka šī prasme, šī apzinātība palīdz mazināt trauksmi, depresiju, uzlabo lēmumu pieņemšanu, palīdz stiprināt intuīciju arī, jo, nu, jo spēcīgāk un akurātāk ir šī mūsu introcepcijas prasme, jo arī vairāk mēs varēsim būt saiknē ar savu intuīciju. Tas ir zinātnisks pamatojums intuīcijai, kā intuīcija strādā. Un, jā, tātad tas palīdz mazināt trauksmi, depresiju un uzlabo lēmumu pieņemšanu. Par trauksmi un depresiju parasti cilvēki, kam ir trauksme, viņiem ir vairāk tas, ka viņi nemāk akurāti nolasīt tos ķermeņa signālus, jo tie dažādie ķermeņa signāli ir sasaistīti ar bailēm. Līdz ar to tas pastiprina trauksmi, kad ir šī neakurātā introcepcija. Un atkal depresijas gadījumā, kas būtu vairāk šis freeze shutdown stāvoklis, tad atkal ir tas, ka cilvēks ir tik ļoti disasociēts, un tas nozīmē, ka vispār nepamana, kas ir ķermenī, tā kā tik ļoti atsvešināts no ķermeniskajām sajūtām, ir tikai tās negatīvās domas galvā, un atkal, jā, tad vispār trenēt šo introcepcijas prasmi arī ir ļoti būtiska lieta, lai samazinātu depresiju. Un tā teikt, tā ir daļa no nervu sistēmas regulēšanas, lai atgrieztu nervu sistēmu regulētā stāvoklī. Jo gal galā, kas ir trauksme un depresija, tie ir disregulēti nervu sistēmas stāvokļi. Un, kad mēs mācāmies regulēt nervu sistēmu, atgriezt nervu sistēmu vairāk mieru un drošības stāvoklī, tad arī mazinās trauksme un depresija. Jā, un tas ir kaut kas tātad, jā, ko es novēroju, un manā dzīvē man ir bijis grūti, tā teikt, salīdzinoši grūti sākt trenēt šo introcepcijas prasmi, jo lielāko daļu no savas dzīves es esmu bijusi tik ļoti atsvešināta no sava ķermeņa, un kad es sāku strādāt ar somatiskiem terapeitiem, tad man somatiskā terapeita uzdeva jautājumu, okay, kurā vietā savā ķermenī tu to jūti? Un tā, nezinu. bet tas tiešām ir treniņš, ko var uztrenēt, un es esmu tik priecīga, ka es to esmu uztrenējusi, kad es daudz vairāk spēju pamanīt un akurāt pamanīt, nolasīt to, kas notiek manā ķermenī, kādas sajūtas, emocijas, jo tam tiešām ir tik būtiska nozīme emociju regulēšanā. Kaut vai caur piemēru, kā arī kāds mans klients ir dalījušās arī, kas ir strādājušas, mēģinājuši tikt galā ar dusmām, kas ir tādas kā dusmu izvirdumi attiecībā uz bērniem, kad bērns kaut ko izdara, kas trigero. Un kad tas mirklis, tā kā, kad tu vari, ja parasti mēs esam bijuši neapzinātas, ok, ir tā automātiskā reakcija, un tad mēs reaģējam, ir tas dusmu izvirdums, mēs kaut kādā veidā reaģējam, bet tad, kad tu uztrenē šo ķermenisko apzinātību, te jau tu vari pamanīt, kā tavs ķermenis liecina par to, ka tagad ir šis fight stāvoklis, un ka tu jau to laicīgi vari adresēt, ka tu jau laicīgi vari sev sākt regulēt, pirms tas viss tās sajūtas, emocijas aiziet uz domām, un tu jau sāc domāt un virpināt to visu domu muģekli, un tu reaģē attiecīgi. Tā kā tas palīdz palikt kontrolē pār sevi, tu vairs neesi tā reakcija, tu esi vērotājs no malas, līdz ar to tev ir lielāka iespēja ietekmēt sevi, un tad attiecīgi tu arī vari, kā mēs tūlīt runāsim tālāk, paiet maliņā un regulēt sevi, regulēt savu nervu sistēmu.
Jā, ja ir vēlme vairāk, labāk apgūt šo somatisko apzinātību, tiešām atjaunot saikni ar ķermeni un spēt akurāt nolasīt tos dažādos ķermeņa signālus, lai tādā veidā regulētu emocijas un triggerus, tad es noteikti iesaku arī grupu programmu, arī iekšējā miera kursu, jo tur ir par to un mēs tur strādājam ar to. Grupu programmā mēs trenējam to prasmi. Un tad otrais solis ir paej maliņā, lai nomierinātu sevi, lai nomierinātu nervu sistēmu. Tāpēc, ka kā mēs runājām pirmajā lekcijā, un arī kā mēs runājām vakardien, kad nekas labs nesanāk. Tad, kad tu esi tajā stresa stāvoklī, nekāds konstruktīvs strīds nesanāk. Jā. Ja tev ir strīds ar partneri, tad visticamāk, kad viņā ieslēgsies aizsardzības reakcija, un pat ja tev būs taisnība vai daļēji taisnība, tāpēc, ka viņā ieslēdzās arī stresa stāvoklis, viņam būs šī aizsardzības reakcija, un viņam arī būs grūti saredzēt situāciju, viņam būs impulss aizstāvēties, un jūs tikai vēl vairāk sastrīdēsieties. Ja ir ar bērnu, ja bērns triggero, tad atkal tas, ka tu esi stresa stāvoklī, tas tikai vēl vairāk arī sastresos bērnu, jo kā mēs runājām pirmajā reizītē, pirmajā lekcijā, ka tātad nervu sistēmas komunicē savā starpā un pavisam neapzināti bērna nervu sistēma sajūt to, kādā stāvoklī ir tava nervu sistēma. Ja tava nervu sistēma ir miera un drošības stāvoklī, tad arī bērns nomierināsies caur šo procesu, ko sauc par koregulāciju. Ja tava nervu sistēma ir stresa stāvoklī un tu kaut kādā veidā reaģē, tad bērns vēl tikai vairāk sajutīs, bērnu nervu sistēma sajutīs to tavu stresu un vēl vairāk būs sastresot, jo bērniem nav vēl šī spēja regulēt sevi. Viņi to mācās, aizgūst no vecākiem. Tā ir tieši prasme, ko bērns iemācās no vecāka. Kā vecāks māca regulēt savu nervu sistēmu, savas emocijas, bērns to tiešā veidā iemācās nokopē no vecāka. Jo bērnam pašam nav tās prasmes. Bērns ir atkarīgs no vecāka, ka to iemācam. Un tātad paej maliņā, lai nomierinātu savu nervu sistēmu. Un kā es runāju par to, ka mēs paliekam klātesoši ar to, kas notiek ķermenī, un tad attiecīgi strādājot ar savu nervu sistēmu, mēs varam regulēt nervu sistēmu, lai atgrieztu to miera un drošības stāvoklī. Kā mēs runājām pirmajā reizītē, šie stresa stāvokļi, tad ir miera un drošības stāvoklis, un mēs vēlamies nervu sistēmu atgriezt miera un drošības stāvoklī. Un tāpēc noderīgi un efektīvi ir vingrinājumi, kas strādā ar nervu sistēmu, ar nervu sistēmas nomierināšanu, tos, kurus sauc par somatiskajiem un neirālajiem vingrinājumiem. Tūlīt es jums iemācīšu arī divus ļoti vienkāršus no daudz dažādiem, ko es arī mācu grupu programmā un iekšējā miera kursā. Un tātad zinātniski, kā tas strādā, kāpēc tas strādā, un man parasti patīk runāt par zinātni, un arī manas metodas ir balstītas neirozinātnē, tāpēc, ka man pašai patīkās arī, kad ir tāds zinātnisks pamatojums, un tas man pašai arī tad ar sevi strādājot, tas man palīdz, tad es zinu, ka tas strādā, un tad man arī ir vairāk motivācija pielietot tos vingrinājumus un metodes, jo es zinu, ka tas strādā, ka tas pamatojas zinātnē. Un tāpēc ir šis būtiskais fakts, ka tā tad ir šis mūsu veigas nervs, jeb klejotāja nervs, kā to sauc, veigas nervs, kas tā tad veido lielāko daļu no parasimpātiskās nervu sistēmas. Un tā tad 80% no šī veigas nerva šķiedrām ir aferentās, jeb jušanas šķiedras. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka 80% informācijas signāli iet no ķermeņa uz smadzenēm, un tikai 20% otrādi. Tas nozīmē, ka nevis mūsu prāts,
jā, nu, protams, arī ar prātu mēs varam nomierināt sevi, bet daudz vieglāk, daudz efektīvāk, tāda saskaņā ar zinātni, ar neirozinātni, ir 5 reizes vieglāk nomierināt savas domas sevi, kad mēs nomierinām nervu sistēmu, kad mēs nomierinām ķermeni, nekā otrādi. Jā. Ja, tā kā mēs sev sakām, ok, jā, um, nomierinies, viss ir kārtībā, bet mūsu nervu sistēma ir šajā stresa stāvoklī. Mūsu nervu sistēma nesaprot to kognitīvo valodu, kad mēs jau sakām, viss kārtībā, nomierinies. To saprot mūsu racionālās smadzeņu daļas, bet mēs tā ķermenī nejūtamies. Ja? Un tad tas ir tāda, tāda piespiesta sajūta. Tā kā mēdz būt ar afirmācijām, ja mūsu nervu sistēma jūtās vienā veidā, un mēs ar afirmācijām cenšamies panākt, ka tā jūtās citādāk, nu tad ir tā disonance, ko mēs izjūtam, kad um, racionālais prāts piekrīt, bet savā ķermenī tā kā mēs nejūtamies, ka tas ir patiesi. Tāpēc, iemācoties nomierināt nervu sistēmu, tas ir daudz efektīvāk, jo mierīga nervu sistēma, tā kā nervu sistēma būs miera un drošības stāvoklī, tad arī automātiski, jā, tas ir tas, kas, tā kā nervu sistēma ir miera un drošības stāvoklī, to, ko zinātnieki sauc par ventrālu vagālo stāvoklī, tad mums no tā automātiski mums ir daudz mierīgākas, cerīgākas domas, arī pat tad, ja ir izaicinājumi, mēs vienkārši saskatām notiekošo cerīgāk, nevis katastrofizējoši, tā kā mēs, piemēram, tagad esam fight flight stāvoklī vai bezcerīgi, tad, kad mēs esam freeze shutdown stāvoklī. Un, jā, tātad, jā, pamēģināsim. Es jums iemācīšu. Īstenībā tas būs viens elpošanas vingrinājums un viens tāds somatiskais, jeb neirālais vingrinājums. Un ko somatiskie neirālie vingrinājumi dara? Viņi var šķist ļoti vienkārši, un viņi ir ļoti vienkārši. Tā kā tur nevajag nekādas īpašās, nu, tā kā, nu, viņas ir viegli iemācīties. Un ko viņi dara? Viņi komunicē ar mūsu nervu sistēmu, sūta drošības signālus mūsu nervu sistēmai, lai aktivizētu mūsu parasimpātisko nervu sistēmu, šo ventrālu vagālo zaru, kas atbild par mieru un drošības stāvokli nervu sistēmā, jo tā kā nervu sistēma ir stresa stāvoklī, tā ir saskatījusi kaut ko kā draudu, un mēs vēlamies sniegt mūsu nervu sistēmai drošības signālus, lai tā var regulēties uz mieru un drošības stāvokli, kas attiecīgi nomierinās domas un palīdzēs mums atgriezties šeit un tagad. Un tā. Jā, tad pavisam vienkārši iesāksim. Jā, izdarīsim šādi, ka noliksim roku uz galvas, tā kā šādi apķerot ap sānu daļu un elkonis tā kā vairāk uz sāniem. Un tad noliksim galvu tā elkoņa virzienā. Un tad tagad vērs acu skatienu pa diagonāli uz augšu pretējā virzienā. Tas palīdz pāraut, nu jā, tas palīdz izmainīt to, kā šī informācijas signāli tiek apstrādāti mūsu smadzenēs un nervu sistēmā, un līdz ar to regulēt. Un tad mirklīt paliec šādi, ka acu skatiens pa diagonāli uz augšu pretējā virzienā. Un tur arī var pamanīt, varbūt ir vēlme dziļāk ieelpot un atnāk kādas spontānas nopūtas. Tas nozīmē, ka nervu sistēma regulējās. Un tad tagad varam samainīt rokas, nolikt otru roku uz galvas, apķert arī ap sāniem. Un tad arī nolikt galvu vienā virzienā, nevis vienā virzienā, bet šoreiz otrā elkoņa virzienā. Un tad šoreiz vērst acu skatienu
ā, otrā virzienā, šur, nu, atkal pa diagonāli uz augšu pretējā virzienā. Un paliksim tā arī mazu mirklīti. Un arī ļauj sev ieelpot. Ļauj atnākt kādām spontānām nopūtām. Nu tā. Šitās pavisam vienkārši vingrinājums, ko var pielietot gandrīz jebkur, un kaut vai televizoru skatoties. Un, jā, varat ierakstīt arī chatiņā, kā jūs jūtaties, kādas ir sajūtas. Um, Cilvēki lidostā uz mani jocīgi skatās. Jā, ļoti labi, tas nekas. Ļoti labi. Mhm. Uznāca miegs. Ļoti labi. Tas ir signāls, ka nervu sistēma regulējās uz mieru un drošības stāvokli. Gribējās nožāvāties un elpa kļuva mierīgāka. Mhm. Jā, tā tad jā, arī signāli, ka nervu sistēma regulējās. Mhm. Jā, man arī sāk nākt miegs. Mhm. Nu jā. Nu lūk, un jā, un kad mēs regulējam nervu sistēmu, patīkams miers. Mhm. Jo tad arī mums būs vieglāk saskatīt to situāciju, kad nervu sistēma būs miera un drošības stāvoklī, būs vieglāk saskatīt to situāciju nu, caur racionālāku prizmu. Ok, un tad es jums iemācīšu arī vienu elpošanas vingrinājumu, kas saucās 4, 7, 8. Un tas būs tā, ka mēs ieelposim. Mēs ieelposim skaitot līdz 4, mierīgi ieelpa caur degunu, tad paturēsim elpu skaitot līdz 7 un izelposim garu izelpu skaitot līdz 8, un izelpojot mēs iztēlosimies, ka mēs pūšam tādu tā kā lielu sveci, tā kā, nu, saliekot lūpas tā. Ja? Tad pamēģināsim kopā tagad, tad ieelpa 1, 2, 3, 4 un paturam elpu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 un izelpojam pūšot sveci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mhm. Tad, tagad vēl vienu reizi darīsim kopā, tad es vienkārši rādīšu ar pirkstiem, skaitīšu, lai es arī varu darīt līdzi. Tad ieelpojam, paturam un izelpojam. Mhm. Grūti tik ilgi noturēt, tad iesākumā var arī mazāk, var 4, 5, 6 vai 3, 4, 5 kaut vai iesākumam. Bet svarīgi tas, ka izelpa ir garāka nekā ieelpa un paturēšana. Jā. Un tad vēl trešo reizīti, tad ieelpojam, paturam un izelpojam. Jā, tad arī varam ierakstīt chatiņā, kā mēs jūtamies pēc šī vingrinājuma. Un kamēr jūs rakstat chatiņā, kāds ir sajūtas pēc šī vingrinājuma, tad es arī piebildīšu, ka, ja ir vēlme apgūt dažādus
dažādus salīdzinoši vienkāršus, bet ļoti efektīvus, zinātnē pamatotus somatiskos neirālos vingrinājumus, lai nomierinātu, regulētu nervu sistēmu un dažādām situācijām arī atbilst, nu, kāda cita vingrinājuma ir labāk kādām citām situācijām. Tad, attiecīgi, to mēs apgūstam grupu programmā un arī iekšējā miera kursā, jo nu, tur arī sadalās nu, dažādām situācijām, varbūt dažādi vingrinājumi labāki un kādām situācijām atkal citi nedara tik labi. Likās, ka šādi turot lūpas ir vieglāk noturēt tik garu izelpu vai būtiski elpot diafragmā. Tas būtu, jā, um, jā, ja tas izdodas, tad būtu labi. Ja nē, nu tad vienkārši varam trenēties. Mazliet sarēba galva. Man arī tā ir, nereti. Tas ir labi. Nu, nozīmē vairāk asins pieplūdušas smadzenēm. Tad arī, ja mēs atceramies, ka tad, kad mēs esam stresa stāvoklī, mūsu racionālajās smadzeņu daļās ir mazāka aktivitāte. Nu, tas nozīmē, ka tur ir mazāk. Mazāk asinsrite, tad attiecīgi jā, ir vairāk asinsrite, vairāk asins pieplūdums, nozīmē ir vairāk aktivitāte. Vai nu ir vairāk aktivitāte, ir vairāk asinsrite. Ok. Jā, tad. Un tad es arī piebildīšu, arī, kad tām, kurām ir vēlme apgūt šo vairāk, un arī tiešām iemācīties strādāt ar savām emocijām, tad arī iekšējā miera kursā un arī grupu programmā es arī mācu 4 soļu metodi, kā strādāt ar savām emocijām konkrētajā brīdī, kā izjust un atlaist emocijas, lai nevajadzētu tās apspiest. Ja? Tas ir ļoti vērtīgas, ļoti būtiskas prasmes, jo parasti mums ir tendence apspiest emocijas, kas īstenībā tikai paildzina to visu stresa stāvokli. Bet, ja mēs varam iemācīties adresēt to, kas notiek tajā brīdī, un atlaist to, izjust un atlaist to, tad tas ir mazs mirklis, 5-6 minūtītes, ko mēs pastrādājam ar to tajā brīdī, iepratim, ka tas valkās dienām, nedēļām un tikai pastiprina to visu stresu, kas ir nervu sistēmā, jo apspiestas emocijas, ilgstoši gadu garumā apspiestas emocijas, tas ir stress nervu sistēmai, tas ir kronisks stress nervu sistēmai, tā kā tas ir, kamdēļ rodās šie disregulētie nervu sistēmas stāvokļi, kas savukārt rada trauksmi, depresiju, izdegšanu, kroniskas sāpes un tā tālāk. Un tad, jā, kad tātad 3. solītis, tad attiecīgi mēs esam sevi nomierinājuši nervu sistēmu. Kad jau mūsu nervu sistēma ir miera stāvoklī, tad jau mēs varam skaidrāk saskatīt situāciju un, ja nepieciešams, izrunāt ar otru cilvēku. Jo tā tad atceramies, ka tad, kad mēs esam stresa stāvoklī, mums nav tik ļoti piekļuvis mūsu racionālajai domāšanai, problēmu risināšanas spējām, radošajai domāšanai, arī šai sociālās iesaistes sistēmai, līdz ar to empātijai. Bet ja mēs varam atgriezt mūsu nervu sistēmu mieru un drošības stāvoklī, regulējot nervu sistēmu, arī kā mēs tikko mācījāmies to darīt ar šiem nelielajiem vingrinājumiem, tad jau mēs varēsim saskatīt to situāciju skaidrāk, jo mums ir piekļuve mūsu racionālajai domāšanai. Mēs varēsim tā teikt, efektīvāk pastīties uz to situāciju. Varbūt ir kāds radošs veids, kā to var atrisināt, kā atrisināt šo problēmu. Mums būs piekļuve šai sociālās iesaistes sistēmai, kur arī mēs varēsim paraudzīties empātiskāk uz otru cilvēku, iejusties otru cilvēku ādā, un līdz ar to arī konstruktīvāk risināt to konfliktu vai jebkas, kas ir mūs triggerojis. Un arī no šī aspekta, ko mēs runājām vakardienas lekcijā, ka tad, kad mēs esam triggerots, mēs to situāciju saskatām kā šie mazie bērni, attiecīgi, kad ir tās oriģinālās pieredzes, kas tur ir apakšā, tās bērnības traumas.
Un, kad mēs esam stresa stāvoklī, mēs to situāciju saredzam kā bērni. Kā bērni var atrisināt tādu situāciju, viņi vienkārši var izrādīt emocijas, vai ne? Bet tad, kad mēs atgriežam nervu sistēmu mieru un drošības stāvoklī, tad mēs varam to situāciju saredzēt skaidrāk. Mēs tagad to situāciju saredzam kā mūsu pieaugušā sevis versiju. Un, protams, ka pieaugušie var racionālāk, gudrāk, prasmīgāk risināt konflikta situācijas. Un tad arī mēs attiecīgi varēsim saskatīt, ok, vai tas tiešām ir pilnībā par pagātni, jeb arī ir kaut kas tiešām arī kaut kāda daļa par šī brīža situāciju, kaut kas, ko man vajadzīgs mainīt šī brīža situācijā. Un šeit atkal mēs atgriežamies, kāpēc ir tik būtiski trenēt šo somatisko apziņotību, atjaunot saikni ar ķermeni, ar savām emocijām, mācīties izjust un izjust emocijas. Jo tāpēc, kad tie visi sajūtas un emocijas sniedz informācijas signālus par mūsu vajadzībām, un tad arī mēs varēsim saprast konkrētāk, kas ir manas vajadzības un kur man ir vajadzīgs nospraust robežas ar otru cilvēku, ja tas ir vajadzīgs tajā situācijā. Varbūt tā situācija tiešām ir bijusi tikai par pagātni, un tagad, kad tu skaidrāk saredzi to situāciju, esot miera stāvoklī, tad tev ir tā, ka man pat nevajag par to situāciju runāt, cik labi, cik labi, ka es to nemaz, nemaz neadresēju to situāciju. Jā, nu tā. Jā, attiecīgi, tad mēs varēsim nospraust robežas un runāt par savām vajadzībām un vēlmēm konstruktīvā, empātiskā veidā tādā ziņā, kad mēs varēsim arī saskatīt, kā ok, tas nebija speciāli, ka otrs cilvēks to darīja. Un, protams, es šeit runāju par tādām daudz maz veselīgām attiecībām. Es šeit nerunāju tur, kur ir otrs cilvēks tiešām dara konkrētu pāri, tā kā, piemēram, esot attiecībās ar narcistu. Um, un, jā, un tā tad jā, tad mēs varēsim tādā empātiskākā veidā nospraust tās robežas, adresēt to problēmu, kas izklausītos tā, ka okay, es zinu, ka tu tā negribēji. Jā, bez šaubām, ja otrs cilvēks mūs mīl, viņš negribēja speciāli mums nodarīt pāri. Vienkārši varbūt kaut kas viņu triggeroja, varbūt viņš vispār nenojauta, ka tas mūs aizvainos, sāpinās, un viņš arī to nevar zināt, ja mēs par to nerunājam. Jā, bet mēs par to nevēlamies runāt pārmetošā veidā. Mēs vēlamies to adresēt caur to, ka, okay, es zinu, ka tu tā negribēji, bet tad, kad notiek šādi, vai tad, kad tu saki šādi, vai tad, kad tu dari šādi, tad tas man liek justies vientuļai, skumjai, vai jebkas, ko tu jūti tajā brīdī. Un, protams, kad tu to pasniedz empātiskā veidā, uzsverot, ka jā, kad es zinu, ka tu tā negribēji, tad, protams, kad tas otrs cilvēks būs gatavāks ieklausīties, arī viņam nebūs tā konkrētā aizsardzības reakcija pretīm tik ļoti. Un, protams, kad otrs cilvēks tad arī sadzirdēs, kā tu jūties. Un, protams, ja otrs cilvēks tev mīl un ir apzināts kaut nedaudz, tad, protams, ka viņš negribēs tev likt justies tā. Jā, un tad līdz ar to jūs arī varēsiet atrast risinājumu tai situācijai. Nu tā. Bet tam dēļ ir būtiski, ka mēs mācāmies būt kontaktā ar savām sajūtām, emocijām, lai mēs vispār varam saprast, kas tad ir tās mūsu vajadzības un attiecīgi varam par tām runāt. Nevis vienkārši reaģēt ar tādu tā kā sajūtu un domu, ka otram cilvēkam jau vajadzētu zināt. Jā, un tad arī mēs jau tuvosimies uz nobeigumu, un tad arī es parunāšos par grupu programmu, un tad arī būs laiks jautājumiem un atbildēm pēc mirkļa.
Un arī es uzsvēršu, ja tu vēlies ātrākos un efektīvākos rezultātus, lai būtu mazāk triggerot un spētu pārvaldīt savus triggerus, tad tomēr ir būtiski strādāt ar savu iekšējā bērna ievainojumu sadziedēšanu. Protams, arī tas kaut vai, ka mēs esam apzinātas tajos mirkļos, un tā kā attiecīgi pielietojam šo 3 soļu procesu, ko es mācīju tikko. Protams, tas arī palīdz, un mēs ar tā teikt, tādā apzinātākā veidā sevi pārtrenējam un kļūst vieglāk, un tu pamanīsi rezultātus pēc laika. Bet, ja mēs vēlamies to procesu pātrināt, jā, lai tas ir ātrāks un efektīvāks, tad tomēr visefektīvākais ir, ka mēs izstrādājam to iekšējā bērna ievainojumu, kas ir zem tā triggera, kas visu laiku mūs triggero, tas patērns, kas visu laiku atkārtojās. Un, protams, ir dažādas metodas, kā strādāt ar iekšējā bērna ievainojumiem. Un es domāju, par to arī tagad ir tik daudz informāciju, un viss kaut kas tam līdzīgs, visādas meditācijas un viss kaut kas tam līdzīgs. Un es arī visu kaut kam esmu izgājis cauri arī savos meklējumos, lai atrastu efektīvākās metodes gan priekš sevis, gan arī darbā ar klientiem. Tas mans ieteikums būtu, lai kā tu strādā ar iekšējā bērna ievainojumu sadziedēšanu, ka būtiski tomēr būtu atrast tās metodes, kas strādā ar zemapziņas, ar neapzināto prātu. Nevis tikai ar tādu apzināto prātu. Protams, arī kaut kāda tāda vienkārša rakstīšana, tikai domāšana, rakstīšana, protams, tā kaut ko dod, bet tas nav tik efektīvi. Tad, kad mēs konkrēti adresējam to, kas ir neapzinātajā prātā, jo šī iekšējā bērna ievainojuma glabājās mūsu neapzinātajā prātā. Tātad emocionālās izdzīvošanas smadzenes, mūsu nervu sistēma, bet, teiksim, vienkārši rakstīšana par to, vienkārši domāšana par to, runāšanās par to, tas tikai, tas strādā tikai šī racionālā prāta līmenī. Tas gluži neizmaina vēl to informāciju, kas ir ierakstīta emocionālajās izdzīvošanas un smadzenēs un nervu sistēmā. Tā. Un tad savos meklējumos tas, ko es esmu atradusi, ir šī, tā, ko sauc par daļu metodi, parts work. Tā ir metode, ko es strādāju ar saviem klientiem, gan individuālajā, gan grupu programmā, arī caur tādām terapeitiskām meditācijām. Un tā balstās pasaulē ļoti pazīstamā un popularitātei augošā šajā parts work, internal family systems terapijas modelī. Un kāpēc man tā metode ļoti patīkās? Jo, protams, ir, varbūt jūs arī esat pamēģinājuši dažādas metodas, kas strādā ar iekšējā bērna dziedināšanu. Protams, tas viss palīdz. Dažādas vizualizācijas un dažādas meditācijas, bet arī ir atšķirība, vai mēs varam uzķert un nonākt tieši pie tās saknes, kas tur ir apakšā, tieši pie tiem neironu savienojumiem, kas atbild par to sajūtu, emociju, par to sākotnējo atmiņu, vienalga, vai mēs atceramies to ar apzināto prātu vai tikai kā ķermenisko atmiņu. Jo, ja mēs vienkārši iztēlojamies, kā mēs iekšējām bērnam sniedzam mīlestību, drošību un tā tālāk, protams, tas viss palīdz, bet tas nav tik efektīvi, ja mēs varam uzķert tieši to sakni, nonākt pie tās saknes, kur tas viss ir sācies. Jā, un tad mēs varam konkrēti arī strādāt ar to atmiņu. Pat ja tā ir tikai sajūta atmiņa, mēs neatceramies ar apzināto prātu. Mēs tik un tā varam strādāt ar to sajūtu atmiņu. Tas ir tas, ko dara šīs metodes, ko es strādāju ar klientiem individuālajā un grupu programmā. To var salīdzināt tā, ka, protams, ja tev ir, tu aizēji pie kāda cilvēka, uzturu speciālists vai ārsts, kas tev konsultē par vitamīniem, un tev iesaka, lieto multivitamīnus. Ja? Protams, multivitamīni tev palīdzēs. Ja? Multivitamīni būtu jebkāda tāda meditācija, kas palīdz sniegt mīlestības un drošības sajūtu savam iekšējām bērnam. Tas, protams, arī palīdz sadziedēt. Ja? Bet, ja tev ir konkrēti organismā tieši visvairāk bijusi vajadzīga, piemēram, zivju eļļa, jā, nevis tie pārējie vitamīni, tev pārējie jau ir pietiekoši, varbūt
tu uzņem caur uzturu, bet tieši zivju eļļa ir bijusi vajadzīga, un tad tu aizēji pie cita uzturu speciālista vai ārsta, un tas tev iesaka tieši, ok, tev zivju eļļa, un tu fokusējies uz zivju eļļu, lai parūpētos, ka tu uzņem zivju eļļu pietiekoši, tad, protams, tas būs ātrāk un efektīvāk, nu, tās izmaiņas, ko tu pamanīsi attiecīgi, kas tev ir, kā iztrūkums tev ir bijis organismā, un tā līdzīgi ar šīm metodēm, daļu metodu parts work, ko es pielietoju, tā palīdz uzķert to sakni un sadakterēt to sakni, to konkrēto iekšējā bērna ievainojumu, lai līdz ar to arī, tā teikt, sadziedētu to patērnu. Nu tā. Tā ir ļoti precīza metode. Un, jā, un tad nedaudz tātad jā, par grupu programmu pāris minūtītes parunāšos, un tad ķersimies pie jautājumiem. Tad varat arī tikmēr sarakstīt jautājumus chatiņā. Tātad, jā, šī grupu programma, tas ir veids, kā mēs pavisam praktiskā veidā strādājam pie tā, ko mēs esam runājušās šo 3 lekciju ietvaros, tāpēc, ka tas nav tikai par to, ka mēs zinām vairāk, tās pārmaiņas notiek tad, kad mēs praktiskā veidā ar sevi strādājam, lai regulētu nervu sistēmu un lai sadziedētu savus iekšējā bērna ievainojumus, nu, respektīvi tās emocijas, bērnības traumas, kas glabājās mūsu neapzinātajā prātā, mūsu nervu sistēmā. Tātad, ko šī programma palīdzēs, šī 12 nedēļu grupu programmā palīdzēs tev tikt mazāk triggerotai, spēt pārvaldīt savas reakcijas efektīvā veidā un palikt mierā, efektīvāk tikt galā ar stresu un trauksmu ikdienā, tu iegūsi daudz dažādus praktiskus vingrinājumus un metodes, ko pielietot visas dzīves laikā un arī īstenībā mācīt arī bērniem. Tā tev palīdzēs iegūt emocionālo stabilitāti, līdz ar to uzlabot attiecības ar mīļajiem un spēt efektīvāk arī regulēt bērnu emocijas, būt vairāk mierā ar sevi, ar citiem, ar pasauli, un uzlabot savu intuīciju un lēmumu pieņemšanas spējas, spēt nospraust robežas, mazāk uztraukties, ko domā citi. Tā kā, ja tu arī vēlies attīstīt sevi šīs lietas, apgūt šīs lietas, iegūt šo transformāciju, tad, jā, es arī tev aicinu apsvērt domu, piedalīties šajā programmā, jo kā mēs šos rezultātus panākam, mēs ne tikai runājamies par to, protams, ir svarīgi arī zināt un saprast, bet tiešām caur terapeitiskām, somatisko terapiju metodēm un nervu sistēmu regulējošiem vingrinājumiem, mēs tātad palīdzam gūt tās pārmaiņas arī mūsu zemapziņas, neapzinātā prāta un nervu sistēmas līmenī, jo šis neapzinātajā prātā ierakstītā informācija ir tā, kas mūs kontrolē, tā nosaka tās mūsu automātiskās reakcijas. Un ja mēs varam iegūt tās pārmaiņas zemapziņas, neapzinātā prāta, nervu sistēmas līmenī, tad arī mēs spēsim izmainīt, tad arī izmainīsies tās automātiskās reakcijas, ko mēs vēlamies izmainīt. Nu tā. Un ko saka programmas dalībnieces? Šeit pāris citātiņi, ko programmas dalībnieces ir teikuši kādās no mūsu Zoom nodarbībām. Visas citas metodas līdz šim, ko es esmu darījusi, ir tā kā caurā spainī, izdarīts, atgriežas atpakaļ, bet tu iedevi atslēgu, kāpēc tas tā ir un kā aiztaisīt to caurumu ciet. Un tā atslēga ir darbs ar nervu sistēmu, jo, kā es minēju pašā pirmajā lekcijā, mūsu nervu sistēmas stāvoklis nosaka to, kā mēs izjūtam sevi un pasauli tajā brīdī. Tas filtrs, kas mums ir uz acīm, ja mēs varam iemācīties atgūt kontroli pār savu nervu sistēmu, regulēt nervu sistēmu un sadziedēt tās emocijas un traumas, kas glabājās nervu sistēmā, mēs varam atgūt kontroli pār savu dzīvi. Ko vēl saka grupu programmas dalībnieces par šīm terapeitiskajām meditācijām, kas mums ir programmā? Man patīk, ka šajā meditācijā tu neesi tā kā upura lomā, kas bieži vien ir pie psihologa, kad tu runā vienkārši runājot, jā, redz, cik tev traki gāja, un tad tas tev iedzen vēl vairāk tajā, kāda es nabadzīga, cik man ir bijis traki un slikti. Man liekas, tas ļoti traucē, bet šeit tieši pretēji tu to atbrīvo no sevis, tu neesi vairs tas upuris. Ja? Tas ir tas, ko nozīmē, kad mēs strādājam ar šīm
meditācijām, kas palīdz sadziedēt iekšējo bērnu un tīri šī neapzinātā prāta līmenī. Un, tas ir kaut kas, ko es ļoti gaidīju un nezināju, ka tas var tā palīdzēt. Jā. Tas pats, ko es secināju, tad, kad es sāku šo darbu ar sevi, ar savu nervu sistēmu, ar iekšējā bērna dziedināšanu. Es neapzinājos, ka tas tā var palīdzēt, ka tiešām tos ilgstošos patērnus var izmainīt un ka es varu justies un domāt citādāk. Un ko vēl saka programmas dalībnieces? Par pārdomām, kas ir bijušas, es beidzot sapratu, kāpēc man nestrādāja iepriekš visādi kursiņi, manifestācija un tā tālāk, tie, kas tik uz stūra pieejami. Un ne jau kursu pasniedzējā ir vaina, bet tajā, ka man nebija pamata zināšanas par to, kā strādā mans ķermenis un prāts, mana bāze, nu, tā nervu sistēma, jo tie kursi jau ir next level, tad, kad pamati ir sakārtoti un apzināti. Un tā ir, kad, ja, mēs varam pielietot afirmācijas, lai manifestētu un taisītu vision boardus tik daudz, cik mēs gribam, bet ja mūsu nervu sistēma jūtās, ka nav droši iegūt to, ko mēs gribam iegūt, ja tās pārmaiņas nenotiek arī nervu sistēmā, ja nervu sistēma arī nav tajā laivā iekšā līdzi, tad mēs varam taisīt afirmācijas un vision boardus, cik daudz gribam, bet visu laiku būs šī sevis sabotāža. Un, jā, tā kā tā. Un, jā, tad jā, ķersimies pie jautājumiem. Jā, vēl tā tad, jā, šīs grupu programmas sākās 22. maijā, un līdz 20. maijam piesakoties ir cena 247 eiro, ko var sadalīt arī maksājumos, pat 4 mēnešu maksājumos, plus arī tu iegūsti bezmaksas bonusus, kursu iekšējais miers un praktiskās nodarbības par dusmu regulēšanu, robežu nospraušanu, kas būs īstenībā Pirmdienas vakarā būs nodarbība par robežu nospraušanu. Neesmu vēl ielikusi informāciju Instagramā, neuzspēju vēl, bet arī kādām, kuras vēl nav gatavas piedalīties grupu programmā, bet kas gribētu piedalīties nodarbībā par robežu nospraušanu, arī būs tāda iespēja. Es ielikšu informāciju gan Instagramā, gan arī e-pastiņā nosūtīšu. Un, un arī, ja kāds jūtās, varbūt es esmu tik ļoti aizņemta un man tiešām nav laika vēl grupu programmai, vai arī vēl nav arī iespējas šobrīd tādu ieguldījumu veikt, tad es varu ieteikt arī šo tiešsaistes kursu iekšējais miers, kas ir pilnībā individuāli apgūstams kurs, kas arī tātad palīdz ar emociju regulēšanu, trauksmes stāvokļu pārvaldīšanu, savu reakciju pārmainīšanu. Tur arī ir kādas iekšējā bērna dziedinošās meditācijas arī iekļautas. Un ļoti daudz somatiskie neirālie vingrinājumi, tātad pavisam vienkārši vingrinājumi, lai tu ikdienā var mācīties atgūt kontroli pār savu nervu sistēmu un līdz ar to arī par savām domām. Nu tā. Es ielikšu linku čatiņā un tad es ķeros pie jūsu jautājumiem. Tātad. Programma un tā, un iekšējā miera kurs. Tā tad jautājumi, bet ja tomēr nav apzināts, tad neko. Diemžēl, jā. Fakts ir kā tāds, ka mēs nevaram izmainīt otru cilvēku. Un, ja mēs, kā mēs nospraužam robežu, mēs adresējam, kā mēs runājām šodien, kad mēs esam miera stāvoklī, mēs adresējam to, kā kaut kas liek mums justies, ko otrs cilvēks dara. Varbūt cilvēks nesaprot, mēs adresējam to vēl caur kādām situācijām, un tad, vai otrs cilvēks apsola mainīties, un viņš nevar mainīties, visu laiku atkārtojās viens un tas pats, vai otrs cilvēks ir vienkārši neapzināts un nav gatavs strādāt ar sevi. Un parasti, ja cilvēks ir ļoti neapzināts, tas liecina, tas var liecināt arī par
lielā daļā gadījumu tas var liecināt par narcismu pazīmēm, jo narcistiem ir grūti reflektēt par sevi un līdz ar to atzīt savu vainu. Viņiem vienmēr citi cilvēki būs vainīgi. Bet jā, tātad, ja otrs cilvēks nav apzināts, tad mēs varam nospraust nākamo robežu uz kādu laiku, ierobežot komunikāciju. Varbūt tas cilvēkam liek apdomāties. Un, ja nē, tad mēs nospraužam robežu pavisam. Tad neko. Tad attiecības jāpārtrauc, jo mēs nevaram izmainīt otru cilvēku. Meditācija man nepalīdz līdz galam, jo šķiet, ka krājies tik ilgi viss, ka netiek tam klāt. Varbūt gadiem jāmeditē, un tikai tad iedarbojās man bipolārie traucējumi, plus trauksme, depresijas epizodes. Jā, par meditāciju, tāda tipiskā klasiskā meditācija tiešām var nepalīdzēt trauksmes un depresijas stāvokļos, tāpēc, ka tad, nu, vienkārši tam dēļ, kad nu, piemēram, nervu sistēma ir trauksmes stāvoklī, un tā, ka nervu sistēma ir trauksmes stāvoklī, tad attiecīgi nervu sistēma jūtās tā, it kā tu tagad būtu mežā un tev tagad ir jābēg no lāča. Ja tu tagad būtu mežā un bēgtu no lāča, tad tev meditācija nebūtu prātā. Tā kā tev sistēma vienkārši neļautu tev fokusēties vēl uz kaut kādu meditēšanu. Tev ir tagad jābēg no tā drauda. Ja? Tas ir tas, kā izpaužās trauksmes stāvoklis. Un atkal depresijā mēs vienkārši varam būt tik ļoti disasociēti, kad mums ir grūti noturēt uzmanību. Tā kā jā. Ko es domāju ar meditācijām, kas ir grupu programmā, es vienkārši paskaidrošu. Vārds meditācija bija vienkārši tā kā saprotamākais vārds, kā es to varu nosaukt, bet, principā tā ir, tās ir terapijas, somatiskās terapijas metodes, ko es redzēju, ka tas strādā, ka tas man palīdz, ka tas palīdz manām individuālajām klientēm, un tad grupu programmā es izveidoju tādu versiju tām, tā kā ielikt tādā formātā, ka es to arī varu grupām sniegt, ka es varu grupu vadīt tam cauri, tam procesam. Tā principā ir tāda kā terapijas sesija, un tur mēs arī attiecīgi sakonektējamies ar dažādām ķermeņa sajūtām, kas līdz ar to palīdz piekļūt neapzinātajam prātam. Tas ir tas veids, kā mēs varam piekļūt neapzinātajam prātam. Tā kā tās ir, tā teikt, citādākas, tās var saukt par somatiskām meditācijām, bet principā tās ir tādas terapijas sesijas, kas ir pielāgotas, lai arī var grupās un grupās darīt to un tā. Jā, un arī, ko mēs vēl darām grupu programmā, ir, ka mēs sākam ar resursošanu, proti mēs mācāmies regulēt nervu sistēmu uz mieru un drošības stāvokli, lai nervu sistēma būtu vairāk mieru un drošības stāvoklī, un tad jau ir vieglāk caur šīm terapeitiskajām meditācijām piekļūt iekšējā bērna ievainojumiem, jo nervu sistēmai esot regulētākā stāvoklī, mums vieglāk arī ir fokusēties. Pēdējā laikā gan ir diezgan skaidrs, kas to visu padara sliktāk, tikai līdz galam nav skaidrs, kā to risināt, bet ļoti jūt, ka visas nepārliecības un bāles gadā ir krājušās tik lielā apjomā, ka nu jau trauksme ir konstanta un viss ir samils liels. Jā, tas pirmā būtiskākā lieta, tā pirmā lieta, ko darīt, ja neko citu, tad mans pirmais numur viens ieteikums būtu tiešām strādāt ar savu nervu sistēmu, ar nervu sistēmas regulēšanu. Šie somatiskie neirālie vingrinājumi, lai palīdzētu nervu sistēmai pēc iespējas vairāk būt mieru un drošības stāvoklī, tas ir ar ko sākt. Jo gal galā visas trauksmes, depresijas, tas viss, kā jau es minēju, tas nozīmē, ka nervu sistēma ir disregulētā stāvoklī. Ja mēs varam nervu sistēmu dabūt regulētākā stāvoklī, vairāk piedzīvot šos mirkļus, ka mēs esam mieru un drošības stāvoklī, ja, tātad iekšējā miera kurs tam var palīdzēt, ja grib vairāk to izprast, vairāk iemācīties tehnikas, kā ar to strādāt, bez tikai tiem 2 vingrinājumiem, kas bija šodien, ko es mācīju, bet arī vēl papildus, un arī grupu programmā mēs arī ar to strādājam. Jo, jā, ja mēs varam dabūt nervu sistēmu vairāk mieru un drošības stāvoklī, tad
Tā kā nervu sistēma ir miera un drošības stāvoklī, šajā ventrāla vagālajā stāvoklī, tur nav trauksme un depresija, jo trauksme un depresija ir tikai nervu sistēmas stresa stāvokļos. Nu tā. Protams, tas nav tik vienkārši tā kā uztaisīt vienā dienā vienu vingrinājumu un viss. Jā. Tas, protams, ir darbs ar sevi, bet ir efektīvāk strādāt ar nervu sistēmu, nekā mēģināt izmainīt tās nepārliecības domas un baiļu domas galvā, jo, kā mēs runājām šodien, kad ir piecreiz vairāk informācijas signāli iet no ķermeņa uz prātu, uz smadzenēm, nekā otrādi. Jā, tā kā miera sajūta nervu sistēmā informēs arī smadzenes, un arī tās būs mierīgākas. Kustības stiepšanās palīdz, jā, pavisam noteikti arī ir daļa no somatiskajiem vingrinājumiem, arī jā, kustības stiepšanās, arī tādas intuitīvas kustības. Trauks mēdz bloķēties kaut kur ķermenī, kas ir jāizkustina. Tieši tā, jo nervu sistēma, nu, tie principā ir sinonīmi. Ne, nu, cik nu sinonīmi, bet ar to var, nu, tas nozīmē, nozīmē gandrīz vienu to pašu. Neapzinātais prāts, nervu sistēma, var likt vienādības zīme, ķermenis. Jā, nu tā kā līdz ar to strādājot ar ķermeni, dažādi vingrinājumi palīdz. Jo ar prātu mēģināt sev izdomāt laukā no trauksmes un depresijas ir diezgan grūti, jā, jo, kā mēs runājām, tad, kad mēs esam šajos stāvokļos, nervu sistēmas stresa stāvokļos, tad mums nav piekļuvs tām racionālajām smadzeņu daļām. Nu, tā kā tur ir disconnection. Precīzi par to sevis sabotāžu. Jā, ok, jā. Kādi jums vēl ir jautājumi? Kaut kas par šīs dienas tematu, par iepriekšējo dienu tematiem? Esmu mēģinājis sev izdomāt ārā no vis kaut kā, galīgi nav laba metode. Jā. Jo vienkārši, jā, jo tur tā lieta arī, ko es bieži savā saturā Instagramā esmu uzsvērusi, ka tā ir valoda, ko nervus, tā kā šī kognitīvā valoda, domu valoda un vārdi, nervu sistēma to nesaprot. Tā ir tā kā svešvaloda nervu sistēmai. Nervu sistēma saprot sajūtas, respektīvi, kad mēs ienesam miera sajūtu ķermenī caur tādiem vingrinājumiem, kā mēs šodien mēģinājām, un citādiem somatiskiem neirāliem vingrinājumiem, jo tas ir tā, ka iztēlojies tā kā, teiksim, tu būtu, piemēram, pie tevis ciemos būtu atbraukusi meitene no Ķīnas, un viņa vispār nevienu vārdu latviski nesaprot. Un tu tagad viņai skaidro, kaut ko stāsti, mēģini viņai tagad kaut ko stāstīt latviski, un viņa vienkārši skatās brīnās, ok, ko tu no manis gribi, es nesaprotu. Jā, nu tā, bet, ja tu viņai var mēģināt, varbūt ar zīmu valodu rādīt vai uzzīmēt, jā, lai attēlot simbolu veidā to, tad viņi varētu sākt saprast aptuveni, ko tu vēlies. Jā, tāpatās, kad mēs mēģinām iestāstīt savai nervu sistēmai, ka tagad jābūt ir mierā, nervu sistēma, nē, ir tie draudu signāli, nav pietiekoši drošības signāli. Jā. Un nervu sistēma paliek tajā stāvoklī. Tāpēc jā, tādu vingrinājumu, ko mēs šodien mēģinājām, plus vēl dažādie somatiskie neirālie vingrinājumi, tas var palīdzēt nervu sistēmai sajust drošības signālus. Plus arī tādas lietas, kad mēs pavadām laiku dabā un tiešām tā apzināti pavadām laiku dabā vai vēršam uzmanību uz kaut ko, kas mums sagādā prieku, mieru,
ieklausamies kādās patīkamās skaņās, samīļojam māju dzīvnieku. Tā kā, kad mēs savā apkārtējā vidē meklējam kādas lietas, kas mums var palīdzēt sajust drošību tajā brīdī, respektīvi, kas var kalpot kā drošības signāli mūsu nervu sistēmai tajā brīdī, un apzināti vēršam uzmanību uz to, tā kā tiešām pamanam un esam apzināti ar to. Tik daudz, kas ir sabrucis, ka nav skaidrs, ar kurām metodēm sākt. Nu, jebkurā gadījumā, es zinu, ka es esmu strādājis ar klientiem, kam ir izteikta trauksme, un gadu gaitā, un ir arī būts pie dažādiem speciālistiem, sarunu terapijās, un antidepresanti un tā tālāk, un arī varbūt tā apjukuma sajūta, ka nav skaidrs, ar kurām metodēm sākt. Tas pamatiņš ir tiešām nervu sistēma. Jā, tāpēc, kad tas, kas notiek ar mūsu nervu sistēmu, ja ir šī nervu sistēmas disregulācija, tad no turienes arī ir šī trauksme, depresija. Ja mēs varam dabūt nervu sistēmu regulētākā stāvoklī, mēs arī varēsim atgūt vairāk kontroli par to trauksmi un depresiju un mazināt to, un, protams, atkarīgs, cik daudz un kā mēs strādājam ar sevi, arī lielā mērā arī tikt vaļā no tā. Jā. Tā kā tas pamatiņš tiešām ir nervu sistēmas regulēšana. Um, Tas ir, es teiktu, tās ir salīdzinoši jaunas zināšanas, par ko tiek runāts, tāpēc, ka tie ir salīdzinoši jauni pētījumi, šī polivagālā teorija, tie ir pēdējie 15, 20, 25, varbūt 30 gadi, bet aptuveni kā pēdējie 20 gadi, kad ir šie visi neirozinātnes pētījumi, polivagālās teorijas atklājumi, kas tiešām radikāli transformē to, kā mēs strādājam ar sevi un kādas terapija metodas ir efektīvas. Jā. Iesaku šo Bessela Manderkolka grāmatu Body Keeps the Score. Tur viņš arī norāda, kā šie visi trauksmes, depresijas, bipolārie traucējumi un visādi citādas lietas, kam tiek piešķirts šis zīmogs traucējumi, tā kā kaut kāda personības traucējumi, tā kā mums kaut kas būtu vainas. Tas nav tā, ka tev ir kaut kāda vaina. Tas vienkārši ir tas, kā nervu sistēma ir kļuvusi disregulēta, to bērnības traumu ietekmē, kas ir notikusies, jo šīs visas bērnības traumas un līdz ar to apspiestās emocijas un tas traumatiskais stress, kas ir uzkrājies nervu sistēmā, tas viss rada nervu sistēmas disregulāciju. Un līdz ar to iztrūkst homeostāze mūsu nervu sistēmā, un nervu sistēma komunicē ar visām pārējām mūsu organismu sistēmām, ar imūnsistēmu, gramošanas sistēmu un tā tālāk. Un, protams, līdz ar to ietekmē arī pārējās mūsu organismu sistēmas. Un mūsu nervu sistēma nav piemērota būt ilgstoši disregulētā stāvoklī. Tie ir īslaicīgi stāvokļi, tie ir stresa stāvokļi. Ja nervu sistēma ir ilgstoši disregulētā stāvoklī, tad simptomi tam ir trauksme, depresija, izdegšana, hroniskas sāpes, hroniskas saslimšanas un vēl plejāda ar dažādiem citādiem simptomiem. Tā kā jā, es vēlos kaut vairāk speciālisti par to runātu, bet, kā es saku, tās ir jaunas zināšanas. Ārzemēs, rietumvalstīs, ASV, Kanāda, rietumvalstīs, par to jau runā ļoti daudz, īstenībā. Pilns Instagrams ar ārzemju somatiskiem terapeitiem, kas par to runā, un traumu ekspertiem. Pat Bessela Manderkolka, dr. Pītera Levīna, dr. Gabor Matē, kas par to runā. Bet protams, līdz Latvijai tas mums atnāk drusku, mums parasti tās lietas atnāk drusku, tikai drusku novēlotāk nekā tas ir ārvalstīs. Bet kopējās tendences ir, kad es teicu, ka arvien vairāk arī speciālisti apgūst šo un mācās un arī runās par, kad skatīsies uz to, ka būs šī holistiskā pieeja, jo nav tikai, kas notiek mūsu prātā, bet visu laiku ir šī komunikācija. Ķermenis komunicē ar smadzenēm, smadzenes komunicē ar ķermeni. Tas viss mūsu organismā ir saistīts. Nervu sistēma komunicē ar visām pārējām organismu sistēmām, un mēs nevaram tikai paņemt vienu aspektu, tikai vienu organismu sistēmu. Mums jāskatās ir viss kopā. Ja? Jo nervu sistēma tiešām ir tas pamats, kas ietekmē visas pārējās organismu sistēmas.
Um, vai tur tiek pieskaitīti OKT, kas būtu zem latviskā, jo es zinu parastos angliskos, vienkārši tādēļ, ka nu, tas viss, ko es apgūstu, ir angļu valodā, tad droši vien, ja būtu tas angļu valodas saīsinājums, es atpazītu, bet kas zem latviskā termina slēpjas OKT? Droši vien kāds traucējumi, tad droši vien man atbilde ir jā, bet varbūt var ierakstīt obsesīvu kompulsīvie traucējumi, jā, pavisam noteikti. Jā. Tie atkal ir šie patērni, kad ir kaut kas, ko mēs esam pieredzējuši bērnībā un izveidojuši šie adaptācijas izdzīvošanas mehānismi, kur mēs esam obsesīvi kļuvuši, nu tā teikt, pārņemti ar to, pārņemti ar kaut kā darīšanu, jo tas ir kļuvis, tas izveidojies kā izdzīvošanas mehānisms, kā mūsu neapzinātais prāts, ķermenis, nervu sistēma ir pielāgojušies, lai mēs paliktu drošības sajūtā, nu, lai mēs saglabātu kaut kādu zināmu drošības sajūtu. Jā. Protams, tas nozīmē, ka mēs paliekam konstanti hroniska stresa stāvoklī, bet to bērnības traumu, bērnības pieredžu rezultātā ir izveidojušies šie patērni, kad ir bijušas tās situācijas, un kaut kādā veidā mūsu sistēma ir pielāgojusies, lai izdzīvotu, izveidojās šie patērni, un jā, tad attiecīgi, tad, kad tas ir. Un varētu teikt, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir nu, nu, šī, tas, ka mēs ar kādām lietām varam kļūt gandrīz vai apsēsti un pārņemti ar kaut kādas lietas darīšanu, vienkārši tad, kad tas jau ir ļoti, nu, ļoti izteikti un ļoti traucējoši, tad tiek uzstādīta šī diagnoze obsesīvi kompulsīvie traucējumi. Um, Bet atkal tam pamatā ir bērnības traumas un to rezultātā izveidojušies izdzīvošanas, adaptācijas patērni, mehānismi, kas rada hronisku nervu sistēmas disregulēšanu un hronisku nervu sistēmas disregulāciju un tā tālāk. Jā, nu tā. Jā, ja ir vēl kādi jautājumi, tad man ir vēl pāris minūtītes. Nu tā, un tad, jā, arī labprāt dzirdēt no jums, varbūt, kas ir kaut kas, ko jūs iemācījāties iemācījāties, sapratāt šo 3 lekciju gaitā vai šīs dienas gaitā, ko jūs paņemsiet no šīm 3 lekcijām. Abas vingrinājumus. Ļoti labi. Jā. Un svarīgi pielietot regulāri, jo ko mēs darām ar somatiskiem vingrinājumiem, mēs ne tikai ienesam mieru un drošības sajūtu nervu sistēmā tajā brīdī regulējam, bet arī reiz, kad mēs to darām, mēs pārtrenējam smadzenes un nervu sistēmu būt vairāk regulētā stāvoklī, tā kā regulāri tos pielietojot, tas arī palīdz pārtrenēt. 3 soļi, ko darīt, kad tieku trigerēta. Mhm, mhm. Par trigeriem un trauksmi. Mhm. Jā, arī 3 soļi vēl. Skaidrāku skatu uz to, kas ir rīki, ar kuriem strādāt, un kārtējo apliecinājumu tam, ka nevar sev izdomāt laukā no trauksmes un depresijas. Vingrinājumu un arī, ka varbūt ir vērts pārtraukt censties, kur nav rezultātu. Jā. Jo tas arī šī tendence, ka mēs tā kā mums ir
vēlme kaut kādā veidā safiksot otru cilvēku, panākt tās pārmaiņas, lai gan tas ir kā pret sienu, otrs ir neapzināts un nemainās. Tas arī liecina par iekšējā bērna ievainojumu, kur, nu, attiecīgi, ko mēs esam piedzīvojuši bērnībā, kur mēs esam saskatījuši kaut ko notiekošo, kaut kādas neveselīgas tendences ģimenē, kaut ko, ko mēs, kaut ko, ko mēs saņēmām, varbūt pamestību no kāda ģimenē, varbūt tēvs aizgāja no ģimenes vai tam līdzīgas lietas, kad mēs to saskatījām par sevi, kad man ir kaut kāda vaina, kāpēc tā notikās. Ir šis mans Instagram posts par šo. Pirms pāris nedēļām bija Instagram postiņš par to uzskatu, kaut kas man ir vainas, kā mēs kā bērni uztveram lietas uz sevi, kad man ir kaut kāda vaina, kāpēc tā notiekās. Un tas arī var radīt to patērnu, kad mēs cenšamies kaut kā pa visām varītēm izmainīt otru cilvēku un nesaskatām, ka tas ir kā pret sienu un vienkārši jāaiziet no tās situācijas. Paldies, un man šī visa informācija ļoti spēcīga, jo tieši šobrīd ir viena situācija, kas ļoti triggerē bērns pusaudzis izprot vairāk savu uzvedību, ka ķermenim ir tik liela nozīme pašsajūtā. Ļoti vērtīgas lekcijas, ļoti vērtīgi atgādināt sev apstāties un padomāt, aizdomāties, lielākoties stresa stāvoklī viss beidzas slikti. Pavisam noteikti, jā. Ok, labi. Jā, tad man ir bijis prieks būt ar jums visām kopā šo 3 dienu laikā. Jā, labi, lai jums ir jauks vakars, lai ir jauka, skaista nedēļas nogale, kas sola labu laiku un izbaudat. Un jā, tad jau tiekamies atkal citās lekcijās. Atā!